особо именно стояла там. Кстати, да. Мама! Ладно. Oi, korup. To, ka suņiem nav startēt vienkārši, var redzēt arī pēc tā, ka gandrīz visi suņi pa britam žāvājas. Tas nav no tā, ka viņiem ir garlaicīgi, vai viņiem viss ir apnicis, tas ir tīra uztraukuma pazīme. Sunim ir sarežģīti šeit startēt, sarežģīti koncentrēties. Tas prasa ļoti lielu uzmanību. Šī žāvāšanās mazliet šo uztraukumu nodot. Protams, nos neņem, bet mēs to varam redzēt, ka suns ir īpašos apstākļos. Kājām būs jānes labais aports. Jūs redzat, ka šeit tiek izlikti 3 aporti. To vidējo nekad nav jānes. Tas ir tikai galvas maisīšanai. OBD2 bija tikai 2 aporti, malējie. OBD3 vienkārši, lai apgrūtinātu šo elementu, tiek nolikts vēl viens liekas aports, kas lieki piesaista uzmanību. Sunim vienalga ir jāsniedz pēc tā aporta, kuru viņam prasa. Un Z burts. 7. Blakus iešana ar apstādināšanu. Kā jūs redzat, skais arī visu laiku pusteņu asti. Šis suns ir ļoti labā noskaņojumā par to, ka drīkst strādāt kopā ar savu saimnieci. Jo saimniece nekad neaizmirst paslavēt par to, kas ir sanācis. Līdz ar to sunim ir ļoti augsta motivācija mēģināt darīt ar katru brīdi labāk. Šeit tiek vērtēta arī Kendlera gaitas vienmērīgums. Vai tajā brīdī, kad suns tiek atstāts, pēkšņi gaita nekļūst ātrāka, vai nemainās kustības ātrums atkarībā no tā, kurā etapā pāris atrodas. 8. Un kvadrāts. Ar izsūtīšanām ļoti lielā attālumā uz kvadrāta centru. Да. Diemžēl 0, bet skaists parādīja ļoti labu potenciālu uz priekšdienām. Viņš ļoti centās, diemžēl šie blakus apstākļu dzirdamība un traucēkļi mazliet tomēr šoreiz nomaisīja.
Bet, kā jūs redzat, saimniece izrāda prieku, lai nesabojātu turpmāko startu, lai sunim saglabātu šī motivācija strādāt. Tas ir ļoti svarīgi. Cilvēkam savākties tajā brīdī, kad kaut kas nav sanācis, nepārmest to sunim, jo suns jau patiesībā nav vainīgs. Что ты заранее ставишь? Visas virziena maiņas notiek bez papildus komandām. Papildus komandas tiek dotas tikai uzsākot kustību un mainot ātrumu. Arī, protams, uz šādiem soļiem pie katra soļa tiek dota komanda blakus, vai varbūt kāda cita, jā, teiksim, uz atpakaļ iešana vai sunu speciāli pabrīdināt. Bet komandai ir jābūt īsai un konkrētai. Konkrēts vārds nav atrunāts, drīkst dot pilnīgi vienalga. Наши 15 минут. Мешцем 15 минут, мешцем Солбеси 15 минут. Galvenais ir pašam to atcerēties un lietot vienmēr vienu to pašu komandu. Bet tas nav būtiski, kā viņi skan. Un sunim ir ļoti strauji jāpiemērojās, kad notiek tempa maiņa vai virziena maiņa, lai nepazaudētu šo vietu kreisajā pusē pie saimnieka kājas, lai neaizietu ne tālu, ne atpaliktu, ne arī aiziet uz sānu. Ja suns aiziet pārāk tālu uz sānu, arī tā skaitās kļūda. Ja šis attālums ir vairāk kā pusmetrs ilgāk laika, tad tas var novest pie tā, ka vingrinājums vispār netiek ieslaidīts, ka to vispār neuzskata par blakus iešanu. Protams, arī tas pats, jo augstāka sporta klase, jo tiek prasīta lielāka precizitāte. Ja nacionālajā klasē vēl kādas neprecizitātes tiks pieļautas, sunītiem varbūt mazliet varēs palīdzēt, tad šajā starptautiskās klases OBD3 līmenī jebkura lieka palīdzība tiks noteikti sodīta un punkti par to atņemti. Izvēle, kurā apmēram 5 sekundes saimnieks drīkst pačāmpīt šo kociņu, lai atstātu tur savu smaržu. Pēc tam kociņš kopā ar vēl tādiem pašiem 5 tiek nolikts 10 metru attālumā. Kociņi viens no otra ir apmēram 20-25 cm attālumā, un pārējie kociņi tiek izlikta ringa darbinieku roku. Izvēlētais kociņš nedrīkst būt malējais, lai visiem suņiem būtu vairāk vai mazāk vienādi, tad tam ir jābūt kādam no vidējiem, vai kurš tas no vidējiem ir, tas nav būtiski. Un skaisti ir atnesis pareizo kociņu. Protams, šeit tiek ņemts vērā suņa temperaments. No laboratora neviens nekad neprasīs tādu ātrumu, kāds ir waterfolijiem. Tiesnesis to ņem vērā, ka šīs konstrukcijas temperamentu suns tik ļoti ātri nekustēsies. Tāpēc viss tiek vērtēts kontekstā, gan apstāšanās, savukārt viņam ir straujāk jāvar apstāties, ja šis kustības ātrums nav tik ātrs, kā katram sunim ir savi uzdevumi, izejot no viņa temperamenta un šķirnes.
pēdējais elements - piesaukšana ar apstādināšanām. Arī šeit tiek vērtēts ātruma un apstāšanās konteksts, cik strauji suns pie konkrētā ātruma apstājas. Margarita. Viena? Видите, тетка смелая, Она сама выгнулась. Jūs redzējāt, ka ir skaļu apstādināja ar žestu, tas ir atļauts. Ir tiesnesis jāpabrīdina, ka būs žests, nevis komanda, lai viņš ar vienu acu skatiņu skatās arī uz saimnieku, bet ir atļauta šī žesta komanda balss komandas vietā. Ja attālums ir liels un troksnis apkārt arī liels, tad dažkārt tas nostrādā veiksmīgāk nekā balss komanda, kuru